Labdien, kolektīvu vadītāji! Šeit būs neliela instrukcija par jaunajiem pienākumiem un iespējām datubāzē. Kad jūsu koordinators būs nosūtījis jums uzaicinājumu lietot datubāzi, jums pienāks šāda te e-pasta vēstule. Labdien, jums ir uzstākta reģistrācija, lai pieslēgtos datubāzei un pabeigtu reģistrāciju, atveriet šo saiti. Tad jūs nospiežat šo saiti un jūs nokļūstat pie ieejas datubāzē. Šeit jums jāieraksta jūsu e-pasta adrese, uz kuru jums pienāca ziņojums, un parole vismaz 8 simbolu gara, satur gan lielos, gan mazos burtus un ciparus. Parole divreiz ir ierakstīta, spiežam uzstādīt jauno paroli. Kā redzam, parādās uzraksts, ka jaunā parole ir apstiprināta, un spiežam pievienoties. Kad esam iegājuši datubāzē, šeit uzrādās jūsu viens vai vairāki kolektīvi. Tātad izvēlamies savu kolektīvu, nospiežam uz viņu, un atverās forma, kura tālāk tad jums ir jāizpilda par savu kolektīvu. Pirmais, kas ir jādara, ir jāieraksta kolektīvu pilns nosaukums datīvā. Tātad spiežam labot un ievadam nosaukumu. Tā kā mans nosaukums ir demo kolektīvs, tad es rakstu demo kolektīvām un spiežu turpināt. Kad tas ir izdarīts, šeit parādās nosaukums datīvā. Tālāk, kas mums ir? Kolektīva vadītājs. Ja? Šeit arī ir jāievada kolektīva vadītāja vārds un uzvārds datīvā. Spiežam uz kolektīva vadītāja vārdu un atverās forma, kur ir sadaļa vārds un uzvārds datīvā. Šeit es jau esmu ierakstījis, tā kā tas jums katram būs jāieraksta pašam un spiežam saglabāt. Tālākais ir iespējams, ja kolektīvam ir vairāki vadītāji, tad ir iespēja šo te otru kolektīvu vadītāju pievienot. Spiežam pievienot. Arī šeit ir jāvada vārds un uzvārds datīvā. Tāds būs tagad. Un jāievada kolektīva vadītāja dzimšanas datums. Jā. Un spiežam saglabāt. Tātad ir pievienots arī otrs kolektīva vadītājs. Tālāk sadaļa dalībnieki. Šeit rakstam visus dalībniekus klāt. Tātad spiežam pievienot, rakstam arī datīvā. Un pievienojam dzimšanas datumu. Tātad. Tas ir viens, un šādi pievienojam arī visus kolektīva dalībniekus. Kad tas ir izdarīts, varam turpināt un nokļūt pie sadaļas, kur pievienojam kolektīvu fotogrāfijas un video sveicienu. Šeit ir iespēja pievienot vienu video sveicienu, kas ir ieteicamais ilgums ir līdz 60 sekundēm, un kā arī 3 fotogrāfijas. Spiežam pievienot video failu. Šeit viņš izvēlās
izvēlās kādu folderi, kas ir uz jūsu datora, un jūs atrodat šo te video vai foto uz savas darba virsmas. Attīsimies tā, šeit, un pievienojam video sveicienu. Šeit redzam, kā ielādējās video sveiciens. Viss 100%, tātad video fails ir pievienots, tāpat tās pievienojam arī fotogrāfijas. Ja? Tādējādi mēs varam pievienot 3 fotogrāfijas. Ja? Kad tas ir izdarīts, jūs esat pabeiguši savu informāciju par kolektīviem. Ja jums ir vēl kāds kolektīvs, tad spiežiet pogu kolektīvi, un šeit parādīsies, piemēram, jūsu otrs kolektīvs, jā, man šeit ir tikai viens, un tāpat tās jūs spiežat uz otru kolektīvu un aizpildiet visu informāciju par kolektīviem. Tas arī viss. Ja kādi jautājumi vai neskaidrības, tad jums būs, jūs varat rakstīt visus jautājumus man uz e-pastu adresi, kas ir idkartes2020@gmail.com. Rakstiet visus savus jautājumus, es mēģināšu pēc iespējas ātrāk jums visiem atbildēt. Paldies!